Pasaule vēroja, kā debesis virs Irānas kļuva par galveno pārbaudes lauku vispretrunīgākajam lidaparātam Amerikas militārajā vēsturē – Lockheed Martin F-35 Lightning II. Gadu desmitiem kritiķi šo lidmašīnu bija dēvējuši par $1 triljonu vērtu neveiksmi. Viņi to sauc par pārāk smagu, pārāk lēnu, pārāk dārgu un daudz pārāk sarežģītu. Amerikas ienaidnieki izveidoja veselas aizsardzības sistēmas, pieņemot, ka F-35 nekad īsti neatbildīs savai slavai. Tad sākās karš Irānā, un F-35 pacēlās debesīs. Tikai 1 mēneša laikā Lightning II pilnībā pārrakstīja gaisa kauju noteikumus. Tas klusi notrieci pretinieku lidaparātus, pārtvēra dronu virs okeāna un pat izdzīvoja pēc tieša zemes-gaisa raķetes trieciena, kas būtu iznīcinājis citus iznīcinātājus. Tam vajadzēja uz visiem laikiem aplusināt savus skeptiķus. Bet F-35 programma jau no pirmās dienas vajāja pretrunas. Ilgi pirms šīs lidmašīnas jebkad piedalījās kaujas misijā, militārie analītiķi un aizsardzības eksperti atkārtoja vienus un tos pašus argumentus. Viņi apgalvoja, ka šis 5. paudzes iznīcinātājs ir milzīga naudas izšķiešana. Viņi apgalvoja, ka tā mazpamanāmības īpašības ir nekas vairāk kā mārketinga triki. Viņi tehniskos parametrus sauc par nepamatotiem modes vārdiem. Viņi apsūdzēja Pentagonu par $1 triljonu izšķiešanu uz pārlieku dārga iznīcinātāja, kas pat nespētu uzvarēt gaisa kaujā pret daudz vecākiem un lētākiem pretiniekiem. Irāna bija gatavojusies pavisam citāda veida gaisa karam, ieguldot lielus līdzekļus tās augtajās mazpamanāmu lidaparātu atklāšanas radaru sistēmās un veiklos, vieglos iznīcinātājos. Viņi uzskatīja, ka, ja viņi spēs piespiest amerikāņu pilotus nonākt redzamības attālumā, F-35 notriekt būs pavisam viegli. Taču visa šī pieeja bija balstīta uz pilnīgi nepareiziem pamatiem. F-35 kritiķi bija pilnībā palaiduši garām šī iznīcinātāja būtību, jo F-35 nav parasts iznīcinātājs. Tas ir lidojošs superdators, nākamās paaudzes lidaparāts ar spēju redzēt un dzirdēt ienaidnieku, pirms viņš pat apzinās tā klātbūtni. Tas ir lidojošs informācijas sūklis, kas uzsūc izlūkdatus. Tas var nekavējoties dalīties ar citiem lidaparātiem, nodrošinot sabiedroto vienības ar tādiem datiem kā mērķēšanas telemetrija, lai tās vienmēr būtu soli priekšā draudiem. Irāna gatavojās tradicionālai gaisa kaujai, bet Amerikas Savienotās valstis izveidoja nākamās paaudzes iznīcināšanas mašīnu, lai nodrošinātu, ka gaisa kauja nekad patiesībā nenotiek. Un Irānas kara pirmajās nedēļās ir pierādījies, cik nāvējoša šī mašīna patiesībā ir. 2026. gada 4. marts – diena, kad viss, ko Irāna domāja, kas zina par F-35, sabruka. Agrā rīta stundā Irānas pilots lido pa savu ierasto patruļas maršrutu ar Jakovjeva Jak-130 lidmašīnu. Viņš pārmeklē debesis virs valsts galvaspilsētas Teherānas, vērojot un gaidot jebkādas vājas Izraēlas vai Amerikas spēku pazīmes pie apvāršņa. Jak-130 sensori klusē. Viņš neko neredz, bet ja parādīsies kāds ienaidnieka lidaparāts, pilots ir vairāk nekā gatavs iesaistīties cīņā. Krievijā izstrādātais Jak-130 ir zemskaņas divvietīgs iznīcinātājs, kas pirmo reizi pacēlās gaisā 1996. gadā un vēsturiski ticis izmantots gan kā reaktīvais mācību lidaparāts, gan kā vieglais kaujas lidaparāts. Tas nekad nebija paredzēts, lai sacenstos ar 5. paudzes slepeno iznīcinātāju tiešā sadursmē. Taču pat vecāks reaktīvais lidaparāts debesīs virs Teherānas joprojām var radīt draudus aktīvas trieciena misijas laikā. Tas spēja nest kaujas slodzi aptuveni 3000 kg apmērā, kas var ietvert dažādu precīzi vadāmu bumbu, raķešu un gaisa-gaisa raķešu kombināciju. Tas ir slavens ar savu manevrētspēju un augsto vilces un svara attiecību. Tas nozīmē, ka vienā pret vienu gaisa kaujā, kur abi lidaparāti redz viens otru, Jak-130 izcilā manevrētspēja dod tam priekšrocības pat salīdzinājumā ar dažiem modernākiem un dārgākiem lidaparātiem. Un pat ja Jak-130 nespētu uzvarēt tiešā gaisa kaujā, tas joprojām spētu brīdināt tūmā esošās zenītraķešu baterijas un sauszemes vienības, lai tās varētu apvienoties un uzbrukt iebrucējām. Vismaz tā uzskata Irāna, taču šis uzskats drīz tiks pakļauts vislielākajām pārbaudījumām. 10 jūdžu attālumā Izraēlas gaisa spēku pilotu eskadriļa dodas ceļā uz Teherānu. Viņu uzdevums ir iekļūt dziļi ienaidnieka teritorijas sirdī un uzbrukt svarīgākiem Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpusa komandcentriem galvaspilsētā. Uzbrukumu vada Izraēlas F-35I Adir lidmašīnas, kas pazīstams arī kā varenie, būvētas uz standarta F-35 bāzes, bet ar dažām unikālām modifikācijām, kas to atšķir no pārējām. Šim modelim ir Izraēlas pašu izstrādātas elektroniskās kardarbības sistēmas, papildina esošo avioniku, pievienojot vēl vairāk funkcionalitātes. Pilots valkā specializētu ķiveri, kas seko viņa galvas kustībām un reālaikā projicē 360 grādu digitālo kaujas lauka karti.
Paļaujoties uz savu iznīcinātāju pasaulē vadošajām zemes pamanāmības spējām, Izraēlas piloti tuvojas saviem mērķiem. Visu šo laiku Jaks 130 pilots pat nezina, ka viņi tur ir. Tehnoloģiskā plaisa starp šiem diviem iznīcinātājiem bija milzīga. Jaks 130 paļaujas uz aktīvo radaru. Tā ieslēgšana ir pielīdzināma prožektoru ieslēgšanai pretiniekam. Otrais Irānas pilots aktivizēja savu radaru un raidīja radioviļņus debesīs. Viņš pārraidīja savu precīzo atrašanās vietu visiem, kas vēroja. Adiri neizmantoja aktīvo radaru, lai atrastu Jaku 130. Viņu radaru absorbējošie pārklājumi un iekšējās ieroču nodalījumi padarīja viņus neredzamus Irānas ekrānos. Viņu īstais ierocis bija pasīva atklāšana, kas deva viņiem iespēju izsekot ienaidnieka radara signālus, pašiem neizstarojot nekādus signālus. F-35 klusībā klausījās, kamēr Jak 130 kliedza savu atrašanās vietu tukšumā. Klusi slīdot Teherānas virzienā, Izraēlas iznīcinātāji pamana un nofiksē Irānas Jak 130. Viens no Adir pilotiem palaiz ārpus vizuālās redzamības darbības rādījusa raķeti. Tā izkrīt no iekšējā nodalījuma un traucas cauri debesīm ar 4 mahu ātrumu. Jak 130 primitīvie sensori paliek neaktīvi līdz pat pēdējām dažām sekundēm, kad raķetes aktīvais meklētājs ieslēdzas. Tobrīd jau ir par vēlu. Trieciena brīdis, sprādziens, iznīcināšana. Krievijā ražotais lidaparāts izgaist ugunsbumbā. Jak 130 vairs neeksistē. Tas ir pirmais gadījums 40 gadu laikā, kad Izraēla ir notriekusi ienaidnieka lidmašīnu, un pirmā reize F-35 programmas vēsturē, kad gaisa kaujā notriekta pilotēta lidmašīna. Šī nebija tradicionāla gaisa kauja. Tā nebija atkarīga no manevriem gaisā vai pilota reakcijas laika. Tā bija cīņa starp zemo pamanāmību un novecojušu tehniku, nākotne pret pagātni, un rezultāts bija neredzama iznīcināšana. No šī brīža F-35 bija jāuztver daudz nopietnāk. Bet neatkarīgi no tā, cik liela ir tava priekšrocība tehnoloģiju jomā, karš nekad nav nevainojama spēle. F-35 bija pierādījis skeptiķiem pretējo. Šķita, ka F-35 bija gatavs valdīt debesīs visu atlikušo konflikta laiku, neapstrīdēts Irānas gaisa telpas karalis. Bet tad pienāca diena, kad viss atkal mainījās. Pirmkārt, šīs ir mūsu jaunais kanāls, kurā mēs analizēsim dažādas militāras sadursmes, tāpēc nospied abonēšanas pogu, lai nepalaistu garām mūsu nākamo analīzi. Tagad atgriežamies kaujas laukā. 19. marts Savienoto Valstu gaisa spēku F-35A veids kaujas misiju virs Irākas centrālās daļas. Tāpat kā Adīri, tas izmanto savas modernas avionikas un maskēšanās tehnoloģijas, lai izvairītos no atklāšanas. Irāna kļuva izmisusi. Viņi bija redzējuši un izjutuši F-35 spēku savām acīm un zināja, ka būs jāizmanto visi viņu rīcībā esošie līdzekļi. Lai izvairītos no pilnīgas iznīcināšanas gaisā, viņi izvieto sarežģītāku pretgaisa aizsardzības bateriju, lai atrastu un izsekotu F-35A. Ir iespējams, ka Irāna izmantoja pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas spēja paļauties uz pasīvo infrasarkano uztveršanu, nevis radaru. Kad viņi beidzot ieraudzīja F-35A zemes pretgaisa aizsardzības sistēmas, palaida raķetes gaisā, cerot, ka kāda no tām būs pietiekami veiksmīga, lai sasniegtu savu mērķi. Akais apžilbinošs kinētiskās enerģijas uzliesmojums pāršķēla nakts debesis, un viena raķete trāpīja lidmašīnas aizmugurē. Kad lielāko daļu lidmašīnu trāpa raķetes, tās sagaida neizbēgams liktenis. Vadības svira kļūst neatsaucīga, dzinēji apstājas. Pilots ir spiests katapultēties un noskatīties, kā viņa lidmašīna nogāžas liesmojošās liesmās. Šeit tā nenotika. Un tieši šeit $1 triljonu vērtais F-35 projekts atmaksājas. Šis iznīcinātājs nav būvēts kā pārējie. Tā korpuss ir sarežģīts oglekļa, oglekļa šķiedras kompozīta materiāla un titāna karkas, kas izstrādāts, lai absorbētu katastrofālus kinētiskos triecienus, kuri iznīcinātu mazāk attīstītu lidmašīnu. Brīdī, kad F-35 saņēma šķēmbu triecienu, tā digitālās lidojuma vadības datoru sistēmas aktivizējās. Tās nekavējoties kompensē fiziskos bojājumus, apējot bojātās sastāvdaļas un veicot nepieciešamās digitālās mikroregulācijas, lai saglabātu fiziski bojātu lidmašīnu gaisā. Brīdinājuma sirēnas skan kabīnē, kamēr lidmašīna zaudē degvielu. Tās maskēšanās priekšrocība ir zudusi. Pilots paliek savā sēdeklī un spēj vadīt bojāto lidmašīnu atpakaļ uz bāzi ārkārtas nosēšanās veikšanai. Irāna nekavējoties apgalvoja, ka ir notriekusi amerikāņu mazpamanāmības iznīcinātāju, taču šis nebija gadījums, kad iznīcinātājs aizdegtos vai tiktu uzspridzināts gaisā. F-35 tika bojāts, bet ne tika iznīcināts, tas palika neskarts un vadāms un veica drošu nosēšanos. Tātad to varēja salabot, uzpildīt ar degvielu un atkārtot izmantot nākotnes uzbrukumiem. Kamēr Irāna svinēja milzīgu propagandas uzvaru, ASV militārie spēki bija pierādījuši, ka F-35 spēja izdzīvot pat vissmagākajos uzbrukumos, ko Teherāna spēja sagādāt, un tomēr atgriezties bāzē. Tomēr pēc 19. marta incidenta ASV bija pienācis laiks atkāpties soli atpakaļ un apsvērt plašāku ainu.
Tās komandieri bija redzējuši šo iznīcinātāju ārkārtējo efektivitāti visā konfliktā, taču tagad viņiem nācās saskarties ar pierādīto realitāti, ka Irāna vismaz spēja atklāt uguni uz F-35 un tos bojāt. Un ņemot vērā, ka katrs no tiem maksā vairāk nekā $80 miljonus, ASV gaisa spēki nevēlējās redzēt, ka šie resursi tiek nevajadzīgi bojāti vai iznīcināti. Irāna bija mainījusi spēles noteikumus, un tagad bija pienācis laiks ASV atbildēt. Tāpēc līdz aprīļa sākumam F-35 bija pārgājis savā nāvājošākajā formā. F-35 nebija izstrādāts tikai gaisa cīņām, raķešu palaišanai vai bumbu nomešanai. Tas ir priekšējās līnijas sensoru mezgls ar spēju iegūt ārkārtīgi lielu datu apjomu, kas ievērojami pārsniedz parasto vai iepriekšējo paudžu lidaparātu iespējas. ASV komandieri zināja, ka pat tad, ja F-35 tieši nerada zaudējumus, tas joprojām var būt atslēga Amerikas nākamajai rīcībai. Neatsverams informācijas mezgls, kas slepeni nodrošina sabiedroto vienības ar reālaika datu plūsmu no ienaidnieka aizmugures. F-35 tagad kļūtu par būtisku posmu plašākā mērķēšanas un iznīcināšanas ķēdē, nodrošinot izlūku informāciju, kas nepieciešama citiem lidaparātiem un raķešu palaišanas komandām, lai tās varētu ar nežēlīgu efektivitāti iznīcināt savus mērķus viena pēc otra. Un karā ar Irānu bija daudz mērķu, kas jāiznīcina. Valsts režīms bija gatavojies šim konfliktam gadu desmitiem. Tas bija ieguldījis lielus līdzekļus pretgaisa aizsardzības sistēmās, izvietojot gan stacionārās, gan mobilās zenīta raķešu baterijas plašā teritorijā. Ar radariem, kas darbojās visu diennakti, nepārtraukti skenējot apkārtējo zemi un debesis, jūdzēm tālu, gataviem un gaidošiem rīkoties pie pirmās briesmu pazīmes. Un tad parādās Lightning II. Tas pārvietojas ar maksimālo ātrumu Maha 1,6, jeb aptuveni 1200 jūdzes stundā. Tas ielido dziļi ienaidnieka gaisa telpā, meklējot un precīzi nosakot ienaidnieka pretgaisa aizsardzības sistēmu atrašanās vietas un nodod šos datus pārējām vienībām. Tā nav paredzēta, lai pati iznīcinātu palaišanas iekārtas. Ja pilots atver iekšējos ieroču nodalījumus, lai nomestu bumbu, tas uz brīdi izjauc lidmašīnas mazpamanāmības profilu. Irānas radari varētu pamanīt šo anomāliju un palaist savas raķetes. Gudrs mednieks nekad neatklāja sevi, ja var panākt, ka kāds cits nospiež mēlīti. Un F-35 nav nepieciešams ilgi uzturēties šajā apgabalā. Tā paša radari un avionika ir tik attīstīti, ka tie spēj izveidot skaidru Irānas pretgaisa aizsardzības zonas karti. Pēc radītāja kartēšanas un palaišanas, iekārtu atrašanās vietu noteikšanas, F-35 darbs būtībā būtu paveikts. Tas varētu ātri atkāpties drošā attālumā, kamēr uzbrukuma līdzekļi ārpus bīstamās zonas pārņem uzdevumu. Tas varētu nozīmēt Tomahawk raķešu palaišanas iekārtas, tāldarbības gaisa palaižamos ieročus, radioelektroniskās cīņas līdzekļus, mānekļus vai visu iepriekš minēto kombināciju. F-35 ir sniedzis datus, un pārējiem spēkiem ir jāizmanto šie dati, lai novērstu draudus. Šādi tiek izjaukti sarežģītie zenīta raķešu tīkli, kurus tādas valstis kā Irāna ir veidojušas paudžu garumā. Tas nenotiek ar frontālu uzbrukumu vai mēģinājumu pārspēt pretinieku, pieņemot dažus zaudējumus pa ceļām, bet gan ar datu palīdzību un šo zenīta raķešu pozīciju apzīmēšanu par mērķiem. Tās stealth tehnoloģijas ļauj tai pietuvoties tuvāk nekā jebkuram citam lidaparātam, netiekot atklātai un notriektai dažu minūšu laikā. Tās sensors spēj redzēt un kartēt ainavu ar nepārspējamu precizitāti. Tās sakara sistēma ļauj tai dalīties ar visu, ko tā atrod, ar citiem lidaparātiem, tankiem, kuģiem un citām vienībām. Un tās gudrais, intuitīvais, uz nākotni vērstais dizains nozīmē, ka pilots visu laiku netiek pārpludināts ar datiem, bet gan saņem tieši to informāciju un atbalstu, kas nepieciešams, lai droši un ātri iekļūtu un izkļūtu. Šī bija viena no lielākajām kļūdām, ko pieļāva F-35 kritiķi, mēģinot analizēt šo programmu. Viņi domāja, ka F-35 jābūt pasaules līmeņa tuvās cīņas iznīcinātājiem, lai attaisnotu tā augsto cenu. Taču mūsdienu kaujas lauki ir mainījušies. Debesis vairs nekontrolē tas lidaparāts, kurš spēj izpildīt asākos pagriezienus vai visātrākās izvairīšanās manevrus gaisā. Priekšrocības gūst tā sistēma, kas spēj iegūt pareizos datus īstajā brīdī un izmantot tos pareizā veidā, lai iegūtu pārsvaru pār pretinieku. Tieši tam tika radīts F-35, un karš Irānā ir pierādījis, cik perfekti tas bija uzbūvēts šim uzdevumam. Pasaulē nebija jāgaida līdz marta beigām, lai redzētu F-35 elastību darbībā. Bija pierādījumi, ka šis iznīcinātājs ir daudz vairāk nekā tikai vienkāršs gaisa kaujas lidaparāts, vēl pirms karš bija sācies. 3. februārī Nimitz klases lidmašīnu bāzes kuģis USS Abraham Lincoln slīd cauri Arābijas jūras ūdeņiem. Apkārtējie ūdeņi ir klusi, taču uz lidmašīnu bāzes kuģa valda rosība. Uz Abrahama Linkolna radara ekrāniem ir pamanīts kaut kas – Irānas Shahed 139 drons, un tas tieši devās uz aviācijas bāzes kuģa triecienu grupu. Līdzīgi stilā ASV MQ-1 Predator dronam šis nav lēts vienreiz lietojams kamikadzes drons.
Tas ir vidējas augstuma, tālas darbības izlūkošanas un trieciena platforma, kas paredzēta ilgstošai patrulēšanai, spēj nomest savas precīzi vadāmās munīcijas, piemēram, Sadid 345 vai KAIM planējošās bumbas, lai iznīcinātu augstas vērtības mērķus un pēc tam atgriezties bāzē. Ar ziņoto darbības radiusu virs 1200 jūdzēm un lidojuma izturību līdz 24 stundām Šaheds 139 ir nopietns drauds. Un tas dodas tieši uz amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģi, uz kura atrodas vairāki tūkstoši personāla un militārie resursi, vairāku miljardu dolāru vērtībā. Iepriekš jūras spēkiem bija jāpaļaujas uz iznīcinātāju Aegis kaujas sistēmu, lai pamanītu draudus. Cerot, ka viņi spēs to iznīcināt pēdējās saspringtajās sekundēs pirms trieciena, vai arī viņi varētu nosūtīt vecākās paaudzes F/A-18 Hornet iznīcinātāju, lai veiktu saspringtu tuva attāluma pārtveršanu. Bet tagad ir vēl viena iespēja. USS Abrahams Linkolns paceļ gaisā jūras kājnieku korpusa F-35C lidmašīnu. Šī ir aviācijas bāzes kuģim paredzētā F-35 versija ar lielākiem spārniem un izturīgāku šasiju. Pateicoties savām iebūvētajām izkladētās apertūras sistēmai, DAS un jaudīgajām radara tehnoloģijām, F-35 nav jāpaļaujas uz aviācijas bāzes kuģi, lai saņemtu izsekošanas datus. Tas spēj atklāt, izsekot un iesaistīties gaisa draudu neutralizēšanā ar situācijas izpratnes līmeni, kādu vecākās aviācijas bāzes kuģu lidmašīnas nekad nespēja nodrošināt. Šaheds 139 maksimālais ātrums ir aptuveni 220 km/h, kas nozīmē, ka tas varētu sasniegt aviācijas bāzes kuģi dažu minūšu laikā. Nav laika, ko zaudēt. Katra sekunde, kamēr drons atrodas gaisā, ir svarīga. Tas ir viens solis tuvāk trieciena grupai, viens solis tuvāk tam, lai kļūtu par reālu operatīvu draudu, un viens solis tuvāk tam, lai izraisītu daudz bīstamāku atbildes reakciju. Bet tam nekad netiek dota šī iespēja. F-35 sasniedz šaušanas pozīciju, pilots pieņem lēmumu, un acu mirklī pārtveršana ir galā. Signāls uz radara ekrāna pazūd, draudi ir novērsti, pirms drons vispār ierauga superkuģa ķīļvilni. Šī ir F-35 spēks, un tieši tāpēc 10 gadus vecā kritika, kas vērsta pret F-35, izrādās pilnīgi nepamatota. Kritiķi vērtēja šo lidmašīnu pēc novecojušiem standartiem. Viņi balstīja savus uzskatus uz gaisa cīņu noteikumiem, kas vienkārši vairs nav aktuāli. Virsmetes var ielausties pretinieku gaisa telpā un pakāpeniski sagraut pretgaisa aizsardzības tīklus pa daļām. Gaisā tas jau ir guvis vēsturisku pirmo uzvaru pār apkalpotu lidaparātu, un noteikti sekos vēl citas. Un tas viss to paveic, paliekot ne tikai par vienu no vismodernākajiem lidaparātiem, kas šodien pastāv, bet arī par vienu no visgrūtāk iznīcināmajiem. Pat pēc tieša raķetes trieciena no zemes bāzētas sistēmas, tas pierādīja, ka spēja saglabāt savu konstrukciju. Lidojumam atpakaļ uz bāzi un drošai avārijas nosēšanās procedūrai F-35 nekad netika radīts kā vienkārši vēl viens manevrējošs iznīcinātājs. Tas tika izveidots, lai savienotu visus kaujas lauka elementus. Tas redz cauri kara miglai, darbojoties kā grūti pamanāma amerikāņu trieciena grupas visu redzošā acis. Irāna gadiem ilgi bija gatavojusies draudiem. Tā domāja, ka saprot, bet tagad viss ir par to, kurš pirmais ierauga, kurš pirmais saprot, kurš pirmais reaģē un kurš pirmais nogalina. Tā ir pasaule, kurai F-35 tika radīts, un rezultāti ir skaidri redzami. Vēl viens piemērs tam, kā Amerikas un Izraēlas gaisa pārākums pavēra ceļu iespējams vissvarīgākajam brīdim visā konfliktā. Noskatieties nākamo video par to, kā sabiedroto spēki likvidēja ajatolu un vienā postošā triecienā nocirta galvu Irānas režīmam. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamajā kaujas laukā!